mēs konsultējoties ar tehniskiem speciālistiem šobrīd esam pieņēmuši kopā visi lēmumu par glābšanas darbu pārtraukšanu, kas nozīmē, ka šobrīd ugunsdzēsēji vismaz līdz rītam, kamēr tiks pieņemts lēmums par tālākiem meklēšanas darbiem, iekšā objektā vairs neatradīsies, un attiecīgi šeit šobrīd paliks tikai dežūrējošie spēki. Kāpēc precīzi tāds lēmums? Kā jau es teicu, pirms dažām minūtēm, mazliet vairāk kā pirms pusstundas notika šis trešais nogrūms vietā, kurā neatradās glābēji, taču tā kā šeit uz vietas atradās tehniskais eksperts, kas strādāja šeit ir visu dienu, arī krimināla procesa kontekstā, tad pēc konsultācijām ar viņu mēs esam sapratuši, ka tālāka glābēja atrašanās konkrētajā objektā var apdraudēt viņu dzīvības. Tad lēmums par to, vai glābēji turpinās savu darbu, tiks pieņemts rīt no rīta? Jā, lēmums tiks pieņemts rīta pusē, droši vien es nevaru teikt, vai tas būs 7 vai 8. Jebkurā gadījumā mēs turpināsim strādāt ar tehniķiem, ar būvniekiem, ar jautājumiem, kas skar šīs ēkas tehniskos risinājumus, lai pieņemtu galīgo lēmumu par to, kādā veidā notiks tālākie darbi. Vai ir kaut kāds versijas, kāda ir notika iebrukums? Tātad varbūt es pakomentēšu. Tātad, protams, kad trešais iebrukums notika dēļ šīm izmaiņām nesošajās konstrukcijās, ko mēs visu laiku nepārtraukti novērojam. Tāpēc arī veicot meklēšanas darbus, mēs strādājam par sekojušu principu, ka glābēji atradās drošā vietā. Tātad nesošo konstrukciju izmaiņu rezultātā notika arī šis trešais nobrukums. Ir skaidri zināms, ka neviens nav cietis. Jā, tātad mēs esam pārliecinājušies par to, ka visi, kas strādāja bīstamajā zonā, ir atstājuši bīstamo zonu, cilvēki tika pārskaitīti, ar visiem cilvēkiem viss ir kārtībā. Kā jūs vispār vērtējat situāciju, vai veicot glābšanas darbus kopumā, vai nav tikušas pieļautas kādas kļūdas? Šobrīd es noteikti nevaru apliecināt un pat izvirzīt šādas teorijas, jo šobrīd es uzskatu, ka visi glābšanas darbi ir veikti saskaņā ar noteikto kārtību, ievērojot tās prioritātes, kas ir cilvēku dzīvību glābšana un attiecīgi arī mūsu darbinieku drošība. Vai tā nevarēja būt kāda... I will say it, unfortunately, later. Okay, thank you. Vai varētu būt, ka glābēji pieļāva kādu kļūdu, kā izskanēja auditorijā klātsošanās? Kāpēc ir uzvēsties nogrums un nav iespējams glābties tiem, kas varbūt vēl ir dzīvi? Attiecībā uz tiem, kas vēl ir dzīvi, es domāju, te būtu komentārs no Veselības ministrijas vai neatliekamās medicīnas palīdzības. Runājot par dzīvējiem, protams, ir arī šis lēmums ir ļoti nopietns par darbu pārtraukšanu un izvērtējot to, ka arī pēdējās diennakts laikā praktiski jau kopš pagājušās nakts 4:00 neatliekamās palīdzības dienas šeit strādāja ne tik daudz, lai sagaidītu, diemžēl, vairs izdzīvojušies un sniegtu palīdzību viņiem, bet pamatā atradās tieši tādēļ, lai sniegtu palīdzību iespējamo traumu gadījumos un negadījumu gadījumos, kas var notikt tieši ar glābējiem. Izvērtējot šos laika apstākļus, kādi ir uz doto brīdi, un tās traumas, kādas bija ar dzīvību nesavienojamās traumas tiem bojāgājušiem, kas tika izcelti no gruvešiem, ir praktiski ļoti niecīga varbūtība, ka kāds vēl varēja izdzīvot, kas varbūtība praktiski ir līdzinās nulē. Par upuriem un par bezvēsts pazudušiem. Jā, tad šie skaitļi jau ir palikuši iepriekšēji, tad tie 54 cilvēki. Praktiski visi ir identificēti un arī diezgan būtiski samazinās bezvēsts pazudušo skaits, jo, kā izrādās, tad cilvēki ir bijuši kaut kādā citās, kad kaut kur aizbraukuši. Būtībā patreizajā brīdī ir runa par kaut kādiem 7 cilvēkiem, kas ir iefiksēti kā bezvēsts pazudušie. Bet tas arī nenozīmē, kā es jau minēju, ka viņi ir šeit. Ja. Tā kā mēs redzam, kad bija pāris stundas atpakaļ, tie bija ap 20, un būtībā tagad viņš ir sarudis jau zem 10. Runāt par glābšanas darbiem pašu sākumu sabiedrībā izskanējuši vārds, ko vai glābēji jau sākotnē visu ir izdarījuši, piemēram, runāt par šiem ceļam krāniem, kuri šobrīd strādā. Šo firmu uzaicinājusi cita privāta firma, nevis glābēju dienests, turklāt vairākas stundas pēc notikuma. Kā jūs to varat komentēt? Mēs esam to komentējuši vairāk kārt. Es domāju, ka es vēlreiz varu tikai atkārtot. Glābšanas darbi tiek veikti etapos. Sākumā tātad tiek veikti, lai šādu celtņu izmantošanu vispār būtu iespējama. Viņi tika pieaicināti noteiktajā kārtībā, kas paredz ugunsdzēsējiem glābējiem vērsties pie konkrētās pašvaldības, kurai tālāk ir noslēgta līguma ar visiem atbildīgiem dienestiem, tā skaitā celtņu kompānijām vai kādas citas tehnikas kompānijām, kas arī tika izdarīts. Tā kā es tiešām gribētu noraidīt šādus apgalvojumus, ka kāda konkrēta firma nav bijusi uzaicināta uz kaut kādu konkrētu glābšanas darbu.
Cik tālu šobrīd glābšanas darbi tajā daļā, kas no rīta bija apturēta glābšanas darbi? Tātad, jā, ja no rīta tā nepārmeklētā teritorija vēl bija 300 kvadrātmetri, tad tagad līdz šim trešajam nogruvumam pārmeklētā teritorija bija 80 kvadrātmetri. Un visi gruvešu pārmeklēšana liecināja par to, ka mēs jau tuvojamies finišam, bet notika šis trešais nogruvums. Bet tas nozīmē, ka glābēji šobrīd dosies mājās, vai viņi paliks šeit? Nē, tātad šeit paliksies dežurējušas ekipāžas dēļ drošības, kas dežurēs cauri nakti līdz rītosmai, līdz tam, kad tiks apsekotas tālāk ēka un pieņemta tālākie lēmumi par tālākajām darbībām. Kā jūs varat raksturot, kāds šobrīd ir glābēju stāvoklis tīri emocionāli un arī fiziski, un ļoti noguruši? Tātad glābēji nav noguruši, tāpēc, ka viņi nepārtraukti tika mainīti. Runāt par viņu emocionālo nogurumu, es domāju, ka man nevajadzētu komentēt, un visiem ir saprotams to, ka tik daudz cilvēku bojāja tomēr emocionāli atstāja iespēju uz jebkuru cilvēku, ne tikai tā skaitā arī uz glābēju. Daļā, kur notika trešais nogruvums, glābšanas darbi bija pabeigti, vai tur vēl bija plānots kāds operācijas? Nē, tur lielākoties tā teritorija tikai jau bija pārmeklēta, tur bija palikušies 25 kvadrātmetri, un glābēji tieši atradās drošā zonā, zem trešā nogruvuma tur glābēji neatradās.